Labi, kolēģi, domāju, sāksim. Labdien visiem! Šodien kārtējā sociālo jautājumu veselības komiteja darba kārtībā paredzēti 6 jautājumu lemjošie un 1 informatīvais. Vai ir kādam kaut kas piebilstams, papildināms, varbūt kāds ierosinājums, ko mēs varētu izskatīt, izrunāt šodienas komitejā? Neredzu nevienam paceltu roku. Tātad uzsāku balsošanu par darba kārtību šodien. Slēdz balsošanu, par 8 pret atturās nav. Tad esam pie pirmā darba kārtības jautājuma par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes lēmumā 408 par vienas dienas ēdināšanas maksas noteikšanu pašvaldības ilgstošās un īslaicīgās sociālās aprūpes, sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem. Un kā ziņotājs ir norādīts Tālis Salinieks. Tāli? Jā, labdien! Artūrs jau ievadu pateica, tātad ir noslēdzies iepirkums ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Lubānas apvienības izglītības iestādēs un sociālās aprūpes centrā. Ir arī noslēgts līgums ar pakalpojumu sniedzēju. Šoreiz jāsaka, bija atšķirībā no 3 gadiem iepriekš bija konkurencija, tad bija 3 pretendenti, kas pieteicās uz pakalpojumu sniegšanu. Un līdz ar to ir mainīsies šī cena, par kādu ir gatavi pabarot mūsu sociālās aprūpes centra iemītniekus, un nepieciešams tātad lēmuma projektiņš ir grozīt tātad 27. novembra 25. gada lēmumu 408 par vienas dienas ēdināšanas maksas noteikšanu sociālās aprūpes un rehabilitācijas institūciju klientiem. Un ar šā gada 1. septembri noteikti dienas ēdināšanas maksa vienai personai Lubānas sociālās aprūpes centrā konkrēti tātad būtu 9,68 eiro. Piebilde iepriekš bija 13 eiro. Es nezinu, kādam citam vēl kaut kas grozījās, bet tā kā mums paliek tik pa Lubānas noziņo. Pārējais, man liekas, paliek pa vecam, jā. Labi, paldies pagaidām. Dace, lūdzu. Jā, labdien. Es nedaudz paskatījos par šo uzvarētāju. Kāpēc bija tieši viņam, vai viņam, tieši tās cenas dēļ bija tā izvēle, jo par viņu ļoti daudz sliktu atsauksmi. Ja viņš baros arī bērndārzu un skolu, tad tur bija ļoti slikti. Viņi visi vecāki tur pieprasa tieši kvalitātes dēļ atteikties no viņa. Tur citās skolās, kurās jau viņš ir piedalījies un vinnējis to konkursu. Tā, tas bija viens jautājums par to uzvarētāju, un viņš nav Latvijas uzņēmums. Es tiešām atbalstu, un savējie nedieku atbalstīt, un tik būtiski, ka tā atšķirība bija. Viņš ir Latvijas uzņēmums. Ir viņus tikai tā galva, laikam, līdzīgi kā Maxima ir Lietuvā, teiksim, bet tā jau viņa ir Latvijas uzņēmums, jā. Uzvarētājs viņš bija krietni lētāku cenu piedāvāja. Par kvalitāti gan, nezinu, grūti tā pateikt. Viņi jau pa lielam paliek jau visi, es ceru, ka palikā vēl īsti nezinu līdz galam visi tie paši darbinieki, kas jau strādāja Lubānā. Tie paši arī gatavos tagad ēst. Jautājums ir par produktiem, vienkārši par to, cik viņi uz kā to cenu var ietaupīt, teiksim, vai tā būs darba alga, ko es dzirdēju, ka varbūt tik samazināta. Varbūt mazāka peļņa būs, teiksim, jā, bet tie paši, kas jau gatavoja, tie arī gatavos tagad. Tagad tai kvalitātei šausmīgi atšķirties nevajadzētu. Bet viņa bija lētākais piedāvājums prasībā. Viņa atbilda iepirkumā un īsti jau nebija pamata viņas noraidīt šajā iepirkumā. Jā, viņi gatavo uz vietas un nekas nemainās, un darbinieki strādā un saņem algu, tad viss labi, es domāju, ja viņš ir jāvada. Nē, viss uz vietas, bet viņiem arī baro Madonas slimnīcā, arī ar viņiem noslēgts līgumu. Sniedz pakalpojumu, pareizāk sakot. Labi, paldies.
Jā, nu droši vien jau, ka tehniskā specifikācija šim iepirkumam jau bija tieši tāda paša, nu, kā uz iepriekšējo reizi. Jā, Tā kā tie kritēriji jau netika mainīti. Labi, tālāk tad Zigfrīd, lūdzu. Jā, labdien visiem! Es gribēju vērst uzmanību uz to, kā mums varbūt bija nesaprašana, ja tāda drusku neizpratne par šo salīdzinājumu ar citiem pansionātiem, jo dabīgi skatoties cenas ir citur 4 eiro, nu labi, augstākās 6,30, bet šeit ir 9,68. Es domāju, ka ja mēs noteikti, kā publicējam šīs lietas, ir noteikti kaut kādā veidā jāprot paskaidrot, ka šeit ir atšķirības, kā ko mēs saskaitām. Šajā gadījumā tad Lubānā ir noticis iepirkums, kur tad tiek ievērtēts viss pilnīgi, kas saistās ar šīs porcijas šēdienu gatavošanu, tad vietā, kur mēs sniedzam pakalpojumu, tad šeit es saprotu, tomēr tā ir pārtikas daļa. Tā kā jebkurā gadījumā, ja mēs nolemjam, tad lūdzu šeit noteikti gribētu skaidrojumu sabiedrībai, kāpēc šeit ir savādāk cena. Reiķis vismaz parādīts, ar ko tas atšķirās. Nu jā, tā ir, ja pārējās cipari jau ir pārtikas produkti faktiski iegādē, jā. Nu jā, tā mēs esam noteikti iepriekš vienmēr pielēmuši, bet tā ir, ka šajā sadaļā pārējām iestādēm ir tikai pārtikas sadaļa, ko mēs apstiprinam, un šie pārējie štati ir mūsu pašu. Labi, Janīna, lūdzu. Jā, tas sanāk Lubānā, viņa baros arī bērnu dārzu un skolu gatavos arī, jā? Jā. Par cik mēs skolās un bērnu dārzos pašvaldību apmaksājam, kā tur izskatās uz citām iestādēm novada mērogā, tad nebūs tur dārgāk? Pusdienas skolā būs nedaudz dārgāk, kā bija līdz šim. Mums iepriekš Lubānā baroja par 2,48 eiro, tagad baros par 2,84 plus mīnus un 6., 9., 3. Bet toties Launaks ir atkal stipri lētāk, ja iepriekš bija 1,75 Launaka cena, tagad ir 60 centi. Tā ka kopumā ņemot arī skolā būs tā cena, man liekas, nu katrā ziņā viņa lielāka nebūs. Un bērnu dārzā arī ir samazinājums par veseliem 2,42 eiro. Tā ka tās cenas tagad ir tādas, stipri zemākas, jā. Es īstenībā tie, kas baroja līdz šim, bezdalīgas bija 3. iepirkumā ar visdārgāko cenu, jā, un viņi laikam piedāvāja pašreizējo cenu, pa kādu viņi baroja. Tā kā cerēsim, ka viss tur atrisināsies. Bija tādas problēmas ar pārņemšanu pirmajās dienās. Jā, tā līguma noslēgšana bija burtiski pāris dienas pirms termiņa beigām, un iepriekš ēdinātāji arī visas savas iekārtas aizveda projām no bērnu dārza, tā ka tur vēl tādā tapšanas stadijā būs. Bet, pakalpojumu viņi sāka sniegt jau, jā. Jau sāka sniegt pakalpojumu. Jā, no pirmdienas viņi jau baro, jā. Nē, cerams, ka viss labi. Es tur tā paskatījos, ka viņi tā kā knapi redzes lokā ir bijuši, un tur viņiem pavada konstatēti pārkāpumi. Cerēsim uz visu labāko tad. Tie lielākie pārkāpumi jau laikam ir par to, kā lai saka, veselīgo produktu piegādi. Tur ir tā lielākā starpība, vai viņi, teiksim, atved to zaļo produkciju, tā saucamā mūsu pašu, vai arī vienkārši nav tā, ka kas spēj izsekot tām produktu pazīmēm līdzi. Kas tur ir ielikts atbildīgā persona no pašvaldības puses, kura tad vajadzētu veikt šo kontroli par šīm pavadzīmēm? Tas ir iestādes vadītājs vienīgais, kas var iet un skatīties, teiksim, vai tur šādi un tā paprasīt tās pavadzīmes droši vien savādāk jau tikpat kā nereāli tur izkontrolēt ir. Teorētiski liekas tā, teiksim, varbūt pērkam kartupeļus, kur jāpērk no zemnieka, lai ievērotu tur prasības, varbūt atved, teiksim, no veikala. Es nezinu, kurā momentā katrs tur to var izsekot uz katru soli. Bet iepriekš, teiksim, kas sāka strādāt, pirmais gads arī bija tāds sarežģītāks, pēc tam iestrādājās un beigās jau visi bija tā kā apmierināti, gan ar to kvalitāti, gan visu pakalpojumu sniegšanu. Vienīgais, ka tā cena bija augstākā, un tagad ir mazāk. Gribu redzēt, kā viņi tur daudz ietaupīs. Tas, protams, no pašvaldības viedokļa, ka cena ir zemāka, tas mums
apmierina par to, jo droši vien, ka mums nevajadzētu gausties, kā tur būs, jā, droši vien, ka laiks parādīs. Nu, visticamāk, jā, ka par šo izsekojamību bioloģiskai pārtikai, ko paredz arī tie normatīvi akti, nu, teiksim, konkrētus procentus, skaidrs, ka visticamāk tas ir tāda uzņēmēja tāda atbildība, ja mēs paši daudz mēs neiedziļinamies, un nezinu, vai mēs vispār arī iepriekšēju ēdinātāju tika kontrolēts tas, vai viņš ievēro šīs prasības iepirkumā noteiktās, jo tas jau ir iepirkumā, protams, pateikts šie apjomi, cik daudzi būtu jāsaņem. Nu, ja godīgi, dabīgi. Pirmajā gadā mēs tur kaut kam pasakojām līdzi, un pēc tam jau viss tā kā bija kārtībā un negā. Nu, mūsu pašu darbinieki Lubānas strādā arī, teiksim, kas ir tas atbildīgais, nu, tā kā noliktavas pārzinis, kas visu tur koordinē. Nu, tā kā negribās domāt, ka viņi tur piekristu, ka visu laiku kaut kur mānās ar tām pavadzīmām un baro kaut ko nekvalitatīvu. Es domāju, ka vajadzētu jau būt it kā labi. Labi, jā, Aigar, vēl ko piebilst? Nu jā, lielākā daļa šo jautājumu tā kā vairāk uz iepirkumu komisiju attiecās, kāpēc tas pretendents izvēlēts. Te runā par pašu produktu piegāžu ķēdēm. Nu jā, iestādes vadītājs ir pirmais, kas tam var sekot līdzi, bet viens no atslēgas teikumiem jau Tālis minēja, ka paši lubānieši ir 100% darbinieki tajās virtuvēs, un pašiem, ja ne bērni, tad varbūt mazbērni vai krustbērni tur arī mācās un dzīvo. Iepirkumā mums nebija prasība uz bioloģiju krasa, bet ir tas attālums no rādījus, no kāda tur tos konkrētos produktus var piegādāt. Un uzņēmēja atbildība jau ir tajā, ka bez mūsu starpniecības tas pats pārtikas veterinārais dienests, jebkurā brīdī to pārtikas preču piegādes ķēdi viņiem var atprasīt tur par N laiku atpakaļ, un ja viņi to neievēro bez mūsu izsoles, bet iepirkuma nolikumiem tam uzņēmumam, tas jau ir augstāk stāvošos dokumentos pateikts, ka jāievēro, viņš jau stipri riskē pats, klaji pārkāpjot. Nē, tieši tā ir, jā, ka iekšēji dokumentu normatīvais nosaka, PVD uzrauga šo stāstu. Protams, ka cik bieži viņš pie katra komersanta dodās, to tiksim, es nezinu, bet jā, pēc tādiem kritērijiem arī ir. Bet es domāju, ka lai skolā ēdinātu, tur ir konkrēts skaits, konkrēts procents noteikti, cik ir jābūt bioloģiskai pārtikai. Tur nav tikai attālums, tur ir jābūt arī konkrētam procentu sadalījumam starp visticamāk starp konvencionālo pārtiku un bioloģisko. Pa 50 kilometriem bija runa patreiz pēdējā, kas nāca no bioloģiskās asociācijas. Bet tas bija Janīna ieteikumā, Jā, ieteikumā, bet par cik Madonas novads ir top pirmajā vietā Latvijā bioloģisko platību ziņā. Labi, cik mēs tur saražojam, tad mums tā kā vajadzētu dārzeņus vai ko tad kaut kartupeļus. Es domāju, ka visticamāk, jā, ka kartupeļi varbūt mūsu novadā ir, bet pārsvarā jau šīs tomēr ir savādākas kultūras. Jā, kartupeļi ir, zinu, ka kartupeļi ir diezgan daudz, jā. Es vēl mazliet piebildītu, varbūt atgriezīšanos no atvaļinājuma, tad sazināšos ar Madonas slimnīcas vadību, varbūt varētu aprunāties, teiksim, vai viņiem ir bijis kāda problēma ar pakalpojumu sniegšanu, teiksim, vai kaut kam būtu jāpievērš uzmanība, jauns ēdinātājs ienāk, bet, domāju, ka vajadzētu. Es arī domāju, ka, ja tur būs, ja viņi vienkārši, viņi varēs, teiksim, šos summārās lietas salikt kopā, darbinieku algas un izmaksas, tad jau visticamāk, ka viņi arī strādās. Katrā ziņā viņi ir izkonkursēti, un mums jau nekas arī cits nemaz neatliek kā tikai apstiprināt un es domāju, un ļaut strādāt. Skatos, kad neviens vairāk nav pacēlis roku, tagad es aicinātu balsot un tālāk, tad mums viņš tiek virzīts uz došanas finanšu komiteju. Tātad par 8 pret atturās nav, jautājums nodots tālākai izskatīšanai. Paldies. Paldies Tālim. Tad esam pie otrā darba kārtības jautājuma par sociālā dzīvokļa statusa piešķiršanu pašvaldības dzīvojamai telpai Meža ielā 2
Meža ielā 5, 28 Mārcienes pagastā Madonas novadā. Ziņo Raivo Lapsiņš. Lūdzu, Raivo. Ko zināt, to izstāstīšu. Mārcienes pagasta pārvalde ierosina noteikti sociāla dzīvokļa statusu dzīvojamai telpai 528, lai šo dzīvokli varētu piešķirt personai, kura kvalificējas dzīvokļa rindā kā persona, kurai piešķirams sociālais dzīvoklis. Līdz ar to tāds status tam dzīvoklim nepieciešams piešķirt. Dzīvokļa komisijā iebildumu nebija par šo stāstu. Jā, jautājumi jau daudzkārt tādi skatīt līdzīgi par citiem dzīvokļiem novadā. Kolēģi, vai ir kāds jums arī jautājums par šo? Skatos roku, neviens nav pacēlis. Tad jā, tad jautājums, es domāju, mums visiem ir saprotams un tiks piešķirts sociālā dzīvokļa status šim dzīvoklim. Uzsākam balsošanu. Par 8 pret atturās nav. Jautājums nodots tālākai izskatīšanai. Jauku dienu visiem. Paldies, Aivo. Tātad esam pie 3. darba kārtības jautājumu par sociālā dzīvokļa statusa piešķiršanu pašvaldības dzīvojumu telpojumu Saules ielā 8, dzīvoklis 7, Ērgļu pagastā. Ziņo Elita Udre. Lūdzu, Ziņo šeit Evita. Elita, lūdzu, Evita, ziņoju. Jā. Identisks gadījums iepriekšējiem ir jānosaka, ka sociālā dzīvokļa status arī Ērgļos vienai dzīvojumu telpai, jo ir arī persona, kura atbilst sociālā dzīvokļa statusam, un tāpēc ir nepieciešams mainīt. Jā, paldies, Evita. Es domāju, sapratām, identisks lēmums iepriekšējiem, tikai dzīvoklis atrodas Ērgļos, Ērgļu pagastā. Jā. Kolēģi, ir kādi jautājumi? Nav. Uzsāku balsošanu. Par 8 pret atturās nav. Jautājums nodots tālāk izskatīšanai. Paldies. Paldies, Evita. Tātad 4. darba kārtības jautājums par Madonas novada pašvaldības iekšējā normatīva akta grozījumi Madonas novada pašvaldības iekšējā normatīva aktā Madonas novada Dzelzavas pagasta pārvaldes nolikumā izdošanu. Ziņo Sandis Kalniņš. Sandi, lūdzu. Labdien! Šis jautājums ir kontekstā arī ar nākošo darba kārtības jautājumu, un būtība tiem abiem jautājumiem ir viena. 2. oktobrī Dzelzavā beidz pastāvēt Ilgas Kreicumas ģimenes ārsta prakse. Cita ģimenes ārsta Dzelzavā mums nav, un tuvākā medicīnas pakalpojumu saņemšanas vieta tad pašlaik paliks Cesvainē, kur darbojās felčerpunkts un pieņem ģimenes ārsts 2 dienas nedēļā. Un, lai nodrošinātu šos primārās veselības aprūpes pakalpojumus Dzelzavā, pagasta pārvalde rosina Dzelzavā izveidot felčerpunktu. Felčerpunkts atradīsies pagasta pārvaldes telpās, kopā 2 telpās, 44 kvadrātmetri. Mums jau ir zināms speciālists, certificēts ārsta palīgs, kurš šajā felčerpunktā arī nāks un strādās. Felčerpunktam pašam tiks kārtots arī Nacionālā veselības dienesta finansējums, un vēl raugoties tādā varbūt tālākā perspektīvā, ir plāns arī ar pašu ģimenes ārstu, kā varētu piesaistīt, bet tas nebūs tā uzreiz. Bet tā kā, lai risinātu šo jautājumu par primārās veselības aprūpes pakalpojumu Dzelzavā jau šobrīd, kad ģimenes ārsta prakse mums beidz pastāvēt, tad mēs rosinām izveidot šo felčerpunktu. Tā pati jautājuma būtība ir tāda, lai viņam būtu tāds, teiksim, juridiskais pamats, tad ir nepieciešams izdarīt grozījumus Dzelzavas pagasta pārvaldes nolikumā un izveidot jaunu struktūru vienību Dzelzavas felčerpunkts. Tāds īsumā ziņojums. Jā, paldies, Sandi.
Jā, situācija tiešām tāda ir, kad ģimenes ārsts Dzelzavā dodas pensijā. Jāsaka, jau vairākus gadus ir strādājis pensijas vecumā, un es domāju, ka Sanda piedāvājums šoreiz ir neizbēgams. Jāsaka tā, kad lai zināmā veidā veselības aprūpe tiktu kaut kādā mērā nodrošināta, par cik ir 2 skolas un arī patreiz vēl arī pansionāts, bet tad katrā ziņā es aicināšu atbalstīt. Zigfrīd, lūdzu. Jā, ja atļausiet, es gribētu papildināt esošu informāciju varbūt šajā situācijā, kas saistās ar šo pakalpojumu sniegšanu, ko mēs saprotam ģimenes ārstiem. Mums tiešām pēdējā mēnesī, pēdējos 2 mēnešos ir gaisma tuneļa galā. Un es jūs arī šajā mēnesī, noteikti šajā vai septembra sākumā sēdi aicināšu atbalstīt par stipendijas piešķiršanu potenciālam ģimenes ārstam pie mums, un arī šis ir iepazinies ar situāciju Dzelzā un Cesvainē. Un viņš tiešām, tad, kad iegūs šos certifikātu, viņš labprāt uzsāktu šīs darba gaitas tieši varbūt šajā kopienā Dzelzā un Cesvainē. Protams, tieši šogad es zinu, ka tu šobrīd jau šis kandidāts jau ir rezidents. Viņš līguma nav noslēdz līgumu nākošajā nedēļā, un tad arī pie mums dosies ar šiem iesniegumiem par atbalstu. Bet ir cerība, ka nebūs oktobrī iespējams šis ģimenes ārsts, bet cerība, ka mūsu to ģimenes ārstu pulku tuvākā nākotnē papildinās jauns daktars. Jā, Zigfrīd, tas to es gribēju teikt. Paldies, Zigfrīd. Zināmā mērā tas skan daudzsološi, bet laikam jau tāda fiziskā klātesamība, tas ir, cik gadi tas varētu būt vēl viņam rezidentūrā ģimenes ārstē? It kā ir 3 gadi rezidentūra, ja? 3 gadi. Bet atsevišķos gadījumos 3 gadi rezidentūra ģimenes ārstam, bet ir situācija, kad varētu varbūt veselības dienas varbūt mums pat atļaut ātrāk, ņemot vērā to, ka šis rezidents jau ir iegūs izglītību tikai citā specialitātē. Viņam ir pieredze jau kādos izpratnē par ārstēšanu, un es arī sazvanījos jau šo Latvijas veselības dienestu, un viņi teica, ka par to padomās, ka varbūt varētu iedot, ja varbūt ātrāk, es nezinu, oktobrī tas noteikti nebūs, bet varbūt ātrāk, protams, cita ģimenes ārstu uzraudzība. Jā, tas, es domāju, ka šīs sarunas ir iesāktas, jā. Ja tur uzņemās kāds, kas viņam tā kā dotu šo nosacītu jumta statusu, tad noteikti to var, jā. Ja var vienoties ar kādu esošo ģimenes ārstu, kas visticamāk, praktizē mūsu novadā. Jā, kolēģi, tāda tā situācija ir. Jā. Tās sarunas ir iesāktas arī par to, kurš varētu uzņemties šo tādu šefību, uzraudzību par to. Tas ļoti labi tad. Jā. Jo tiešām, kad Dzelzavas daktare Ilgai, viņai liela prakse, un tā nebija tāda, jāsaka tā, kura viegli sadalītos pa pārējiem citiem ģimenes daktariem. Tur ir pilna prakse, un šis jautājums, es domāju, ļoti aktuāls Cesvainas Dzelzavas iedzīvotājiem. Labi, kolēģi, varbūt vēl kāds kaut ko grib piebilst? Es domāju, ka Sandis labi izstāstīja, viss ir saprotams, gan mērķis, gan arī vajadzība. Labi, aicināšu balsot. Tātad par 8 pret atturās nav jautājums nodots tālāk, ka izskatīšanai.
Tā, labi, kolēģi, turpināsim. Tātad. Pabeigt. Tātad esam pie 5. darba kārtības jautājuma par finansējumu piešķiršanu Dzelzavas Felčera punkta izveidēji. Tas jau cieši saistīts ar iepriekšējo jautājumu. Arī ziņotājs Sandis, lūdzu. Nu jā, dakteris mums ir atrasts, koncepts ir iezīmēts, nolikumā izmaiņas esam veikuši, nu tad ķeramies tālāk pie praktiskās darbības. Lai šo Felčera punktu izveidotu, mēs jau esam sagatavojuši būvniecības dokumentāciju, jeb paskaidrojuma rakstu telpu vienkāršotai atjaunošanai ar lietošanas veida maiņu. Kā jau minēju, telpas tiks izveidotas pagasta pārvaldes ēkā, un esam sagatavojuši šo dokumentāciju un attiecīgi veikuši arī zemsliekšņu iepirkuma procedūru būvdarbiem. Būvdarbu ietvaros tiks pielāgotas 2 telpas veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai un nodrošināt arī invalīdu toaletu, lai mēs pēc tam varētu saņemt arī pozitīvus atzinumus no veselības inspekcijas un Nacionālā veselības dienesta. Nu, lūk, tas ir par būvdarbiem, un Felčeris, ja mums sāk strādāt oktobrī, mums ir nepieciešams arī paredzēt 2 mēneša algas, kādas mums ir noteiktas Madona Felčerim, 2 mēneša algas plus darba devēja sociālais nodoklis. Un būvdarbos ir nepieciešami kopā ar PVN 7273 eiro un 2 darba algām ar darba devēja nodokli. Tātad par oktobru, novembri un decembra algu mēs maksājam janvārī 2916 eiro. Nu, un tāda arī sagatavot ir lemjošā daļa ar lūgumu piešķirt šo finansējumu gan šiem telpu pielāgošanas darbiem, gan arī 2 Felčera mēneša algām šajā gadā. Un finansējuma avots mums ir Dzelzavas pagasta pārvaldes 25. gada atlikums 8578 eiro. Un trūkstošā summa ir paredzēts piešķirt no Dzelzavas šī gada ieņēmumiem no nekustamā īpašuma atsavināšanas. Nu tā. Labi, Sandi, paldies, jā. Kolēģi, varbūt kāds grib kaut ko uzjautāt. Nu, praktiskas dabas jautājums, kas izriet no iepriekšējā ziņojuma, kad Felčera punkts. Es varbūt papildināšu šo ziņojumu. Varbūt ir jautājums par to, vai šīs ir galējās izmaksas. Gluži nē, telpas vēl būs arī jāaprīko. Bet tur, lai šo aprīkojumu nodrošinātu, mēs ar potenciālo Felčeri un ar ģimenes ārsti Ilgu mēs tiksimies un tad jau vienosimies par šī te inventāra pārņemšanu, ko jau var pārņemt, kas ir certificēts un lietojams arī turpmāk Felčera punktā, par šī inventāra pārņemšanu, nu, un, protams, arī kaut kas būs jāsamaksā par to, un tad ar šo esošo inventāru mēs varētu aprīkot arī jau Dzelzavas Felčera punktu. Protams, būs pāris lietiņas, kas būs jāpiepērk arī klāt jaunas, bet pārņemot jau esošo inventāru, manuprāt, tas būs tomēr ievērojami lētāk kā visu pirkt no jauna. Nu tā. Tas tā papildinot, bet tas vēl tā kā būs turpmāk kaut kad, kad tas būs zināms, cik tas arī izmaksās, cik garš, cik plats un kas tieši. Nu jā, skaidrs, ka tur normatīvi akti arī pasaka noteikti, kas ir vajadzīgs, un lai Felčera punkts sāktu strādāt, lai viņu certificētu. Kolēģi, varbūt kādam ir kaut kas piebilstams? Vienam pacelt roku neredzu. Jā, nu, šis ceļš, es domāju, mums neizbēgami ir jāiet un tad jāieguldās, jo, kā jau es domāju, nākotnē šī Felčera punktā, ja nu tas ģimenes daktars varbūt nebūs visu laiku, tad viņš visticamāk tādā pašā principā kā CSVN varētu arī piebraukt un arī šajā vietā uzņemt pacientus jau kā ģimenes daktars. Nu, cerēsim, ka tas arī piepildīsies. Telpas, es domāju, ir izvēlētas labi, jo šīs pašvaldības telpas, līdzšinējā ģimenes daktara telpas nebija pašvaldības, šīs ir privātas telpas. Tā kā es domāju, ka
Es katrā ziņā atbalstu un aicinu arī pārējos atbalstīt šo lēmumu. Uzsāku balsošanu. Redzu balsošanu. Pār 8 pret atturās nav. Jautājums nodos tālāk izskatīšanai Finanšu komitejā. Tātad esam pie 6. darba kārtības jautājuma par sociālā dzīvokļa statusa piešķiršanu pašvaldības dzīvojamai telpai Brīvības ielā 9, dzīvoklis 7, Ļaudonas pagastā Madonas novadā. Ziņo Artūrs Portnovs. Artūr, lūdzu. Vai Artūrs mums ir Zoomā? Tur nav, es varu izstāstīt, ka tā ir tāda pati situācija, kā bija gan ar ērgļiem, gan ar māku. Nu jā, saprotam, Artūrs, laikam, Zoomā nav. Jautājums ir tieši tā par dzīvokļa statusu noteikšanu. Jā, labdien, esmu, kamēr te Ir Artūrs, lūdzu. Par jautājums jā, esmu, labdien. Dzirdēji tu sākumu? Jā, dzirdēju, tas pats, kas Ērgļos un Mārcienā mums arī tā pati situācija. Ir cilvēks, ir dzīvoklis un atbilst tam un jānoslēdz. Šis ir tas dzīvoklis, ko remontēja arī projektā, jā? Projektā izremontētais. Jā, precīzi. Nē, ka Ļaudonā nav, Kalsnavā man izremontēja, Ļaudonā nav, bet Ļaudonā ir māja, kurā ir dzīvoklis, ir gribētāji, bet tā kā, lai par tiem dzīvokļiem arī galā mums pašiem visu laiku ir jāmaksā, ja viņi ir tukši un tādi, kas atbilst, lai viņā iet iekšā nav, nu tad līdz ar to viņam ir jābūt šim sociālā statusā un tad cilvēks var iet un dzīvot. Labi, paldies, kolēģi. Kādam ir jautājumi? Skatos nav. Uzsāku balsošanu. Lēdzu balsošanu. Pār 8 pret atturās nav. Jautājums nodots tālākai izskatīšanai domes sēdē. Paldies, liels veiksmi darbā visiem. Tātad esam pie noslēdzošā jautājuma, kurš ir kā informatīvais par zupas virtuvi, ziņo Ilze Pārneste. Lūdzu, Ilze. Jā, labdien. Jautājums ir informatīvs, jo sociālo dienestu informēja biedrība Sarkanais Krusts jautājumā par zupas virtuvi. Kā zinām, ka zupas virtuve mums ir 2 vietās. Mums ir Varakļānos, kur sniedz biedrība pieaugušo attīstības projekts, un zupas virtuve ir arī Madonā, kur cilvēki var saņemt šo te silto maltīti Parka ielā 6, un biedrībai Samarieši mēs esam deleģējuši šo zupu izdalīt, bet pašu zupu mums gatavo pirmskolas izglītības iestādē Saulīte, un Sarkanais Krusts deva pārtikas pakas, un, protams, Madonā, kā visu laiku iepriekš bija ierasts, tika piepirkti arī vēl produkti, kā dota ne tikai zupa, bet arī otrais ēdiens, jo šajās pārtikas pakās atrodas auzu pārslas, makaroni, olu pulveris, milti, eļļa, cukurs, rīsi, iebiezināts piens, zirņi, putraimi, piena pulveris un griķi. Bet sociālās integrācijas fonds ir pavēris plašākas iespējas un ir savi noteikumi. Ja mēs saņemam šīs Sarkanā Krusta pārtikas pakas, tad mēs nedrīkstam ierobežot vai noteikt, nevis ierobežot, bet noteikt, ka šo silto maltīti var saņemt tikai cilvēki, kuri saņem trūcīgo statusu un krīzes izziņas. Kā zināms, iepriekš deva arī šīs pakas maznodrošinātiem, bet jau vairs maznodrošinātiem nedod. Un tāpēc ir šis jautājums pacēlies, kā mums rīkoties tālāk, ja ir jautājums saistībā par Varakļānu silto zupas maltīti, ko sniedz, tad šeit to dara biedrība, un mums ar biedrību pašvaldībai sociālam dienestam ir noslēgts sadarbības līgums, kur mēs tiešām maksājam ne par šo tiešām produktiem, bet maksājam par elektrību, par atkritumiem, ūdeni, kanalizāciju, pavāra pakalpojums, gāzes patēriņš.
Un, jā, mēs maksājam tikai par to, kuri saņem šīs statusa zīmes, bet šī biedrība sniedz arī citiem, un viņi šo integrācijas fonda pieņemto lēmumu izpilda un arī turpina tālāk sniegt šo zupu šādā pašā veidā, kā ir, un dienests tikai maksā par trūcīgiem un krīzes izziņā. Bet šobrīd ir jautājums un ir neliela aprēķini kopīgi paņemti no grāmatvedības, kas tika pievienots Excel tabulu, kur, lai jūs nedaudz redzētu, cik izmaksā šī sarkanā krusta pakas, kas ir aprēķinā, kad saņemam, mēs redzam, cik tas maksā, cik ir pašvaldības pirktie produkti. Protams, klāt pieliku arī izdali, kas ir deleģējuma līgumā par porciju izdali, cik ir kopā un cik izmaksā viena porcijas cena un cik porcijas tiek mēnesī izsniegtas. Tad mums ir šobrīd konceptuāli jādomā, kā mēs rīkosimies tālāk. Bija sarunas man ar Saulītes vadītāju Ābolu, un ir bijušas arī dienas, un ar pievienots es nosūtīju Zikfrīdam iepazīties par ēdināšanas šo, kāds izskatās, ka tiešām tiek tikai sagatavota zupa, un cik tas izmaksā, un dārgākais zupas izmaksas cena ir 0,84 centi, ja netiek izmantotas sarkanā krusta pakas. Jā, tas ir mans informatīvais jautājums, saprast, kā mēs rīkojamies tālāk, jo ja mēs turpinam ņemt sarkanā krustā pārtikas pakas, tad mums ir jānodrošina ikvienam Madonas novada iedzīvotājiem saņemt šo silto maltīti. Runājot ar vadītāju, kādas ir iespējas, vai to mēs varam, pavilkt, gatavojot šīs noteiktās zupas daudzumu. Šobrīd tiek izdalītas Madonā 40 porcijas dienā. Tad, protams, viņu noteikti tas neapmierina, kā varēs iepirkt šo te pārtiku, kas ir no pašvaldības pirktie produkti, jo, kā jau iepriekš teicu, atšķirībā no biedrības, kur ir šī pārtika un iepērk garšvielas un dārzeņus tikai, tad šeit tiešām tiek cilvēkiem ne tikai šī putra, zupa, ko var no šiem produktiem pagatavot, bet ir arī cilvēkiem drusku tāds labāks ēdiens, ja tā drīkst teikt. Protams, nedaudz arī aptaujāju blakus novadus, kā viņiem notiek ar šo te zupas, silto zupu un zupas virtuvi. Tad, piemēram, Smiltenē pašvaldībā vienīgi atmaksā baptistu draudzei, neierobežojot, kam viņi dod citiem iedzīvotājiem, bet pašvaldība maksā tikai trūcīgajiem un krīzē, ko nosaka mūsu likumdošana. Šādiem cilvēkiem palīdz un vēl kādiem, kas ir mājaprūpes pakalpojumā, jo, ja viņiem ir ļoti minimālas pensijas, Valmierā arī šo pakalpojumu sniedz nevalstiskā organizācija, arī viņi neierobežo, kam un kā viņi dod, tas noteikti līdzīgi kā ir Varakļānu biedrībā, bet pašvaldība maksā tikai trūcīgiem un krīzē. Ceisī savukārt ir divas biedrības, ar vienu biedrību nav sadarbības nekādas, un ar otru ir tā arī maksā tikai pašvaldība par trūcīgiem un krīzē, kas nonāk šādā veidā noteikti. Mums šobrīd arī ir konceptuāli jādomā, ko darīt tālāk, kāds ir pašvaldībā iespējas un nostāja. Mēs varam, viens no variantiem, ka ir tikai šie pašvaldības pirktie produkti un varam tiešām tikai zupu un ar visu izdali mums varētu izmaksāt viena porcija eiro apmēram. Tādā veidā, kāda ir tā zupa vai frikadeļu vai kāpostu vai atkarībā no sezonālām lietām noteikti, vai mēs turpinam ņemt sarkanā krusta, kur ir noteikti viņi noteikumi un mums ir jādod jebkuram, kur mēs nevaram paredzēt, cik kurā dienā būs šī siltā zupas maltīte. Vēl sarunā ar Zikfrīdu mēs runājām, ka varbūt mums ir jāmēģina piedāvāt
citām nevalstiskām organizācijām varbūt ir kāda gatava šādu pakalpojumu sniegt. Un, protams, tad ir jārunā ar Sarkano krustu un SIU, vai viņi ir gatavi dot šīs te Sarkanā krusta pārtikas pakas, un viņi mums piedāvā mūsu klientiem. Un ja mēs, jo mums ir saistošos noteikumos par šo zupas virtuvi, kur ir noteikts, ka, saņemot zupu, ir jāuzrāda šī trūcīgā vai krīzes izziņa. Bet SIF šobrīd, ja ir pakas, tad mēs nedrīkst prasīt šīs izziņas. Tāda ir šā brīža situācija. Jā, paldies, Ja ir kādi sīkāki jautājumi, vai varbūt tās ir idejas vēl kādi piedāvājumi, tad lūdzu to sakiet, un lai es varu domāt, kā mēs rīkosimies tālāk, jo šobrīd man ir arī jāpasaka Sarkanajam krustam, vai viņiem šīs pakas ir saulītē jāpiegādā, vai mēs līdz gada beigām turpinam dot ar pašvaldības produktiem pirktajiem, tikai gatavojot zupu un tikai atbilstoši mūsu saistošiem noteikumiem. Jā. Zikrīgs noteikti mani papildinās, jo mums ir bijušas diezgan ilgas, garas diskusijas gandrīz katru dienu pie šīs zupas un ar kādām idejām, kā varētu. Labi, Zikrīt, lūdzu. Paldies, Ilze, paldies par šo te skaidrojumu. Ilze jau ļoti pašu būtiskāku izstāstījumu. Mēs pamatēsim izvēles priekšā. Es varu pateikt tādas lietas man skatījumu, jo kurā gadījumā mums šis atbalsts cilvēkiem būtu jāsniedz, jāturpina sniegt. Un šeit ir runa par tām kvalitātēm un kas to dara. Un šobrīd tiešām paldies gan Saulītei virtuvei, kas gatavo tiešām labu šo silto ēdienu, ir izvēle. Es arī pats esmu bijis un tiešām ir gan, teiksim, otrā ēdiena līmenī tāds labs ēdiens vai zupu, bet iespējams, ka uz svētkiem arī cilvēkiem tiek labāks, teiksim, svētku piegaršs ēdiens, tā kā visu cieņu. Un dabīgi, ka tas finansējums, kas to porciju vienu sastāvē dienā, viņš ļoti līdzvērtīgs. Tā nauda, kas, piemēram, nāk no Sarkanā krusta pa paku, ja mēs pārreikinām naudā, kaut ir šāds skaits, kas man arī Ilze atsūtīja, sarēķinot par šiem jūlijas, tātad līdz jūlijam, par šiem 7 mēnešiem. Sarkanā krusta pakas īpatsvars naudā būtu 3912 eiro, bet mūsu pašvaldības ieguldītais pārtiks pakās ir tātad 3229. Principā ļoti, ļoti līdzīgi. Un ja mēs noņemam tās pakas nost, tad dabīgi tā, paliekot tikai uz pašvaldības finansēm, dabīgi tā kvalitāte, ka Ilze teica, ka tā noteikti būs zupa, tas nebūs vairs šis otrais ēdiens vai kāds, un iespējams šis te kvalitāte ēdiena būs sliktāka. Un, protams, tā reklama mūsu izvēle, mēs tikai dodam cilvēkiem, kuriem ir šis te status iedos vai krīzi, vai dodam visiem. Jo kurā gadījumā, ja gribam kvalitāti saglabāt un paši tātad arī paši dot, tad mums noteikti būs vairāk naudas vajadzīgs. Tad mums jāsadz ir pakas. Ja mēs gribam, otrs variants, mēs gribam izmantot pakas, tad mums jādod ir visiem. Jebkurš tur aiziet, un grūti ir paredzēt, kurš tur var aiziet un cik daudz aiziet, un noteikti Saulītes virtuvē tas būtu izaicinājums. Ja? Tā kā jebkurā gadījumā tie ir tādi jautājumi, par kuriem mums jāšķirās. Trešais ir tiešām, par kur mēs runājam, kas varbūt arī noņemot mums daudz jautājums ir izcinājums, ka to dara kāda biedrība, nevalstiskā organizācija, kur, protams, arī iesniedzis mēs varētu izsludināt pieteikšanas uz šo pakalpojumu un arī tātad šos pieteikumus salīdzināt, kurš cilvēkiem būtu izdevīgāk. Tā tie ir izcinājumi. Jūsu domas, jūsu atbalsts, kuru ceļu mums iet. Kolēģi, Zikrīts papildināja Ilzes teikto.
Kādas ir jūsu domas? Protams, es esmu drusku domājusi, tā kā mums ir Parka ielā 6 šī virtuve, kur notiek šī zupas izdale. Esmu par to domājusi, cik tas būtu varbūt tās optimāli, ka gatavota to zupu turpatās uz vietas, bet tas nozīmē, kā saprotat, visas PVD un visas pārbaudes, un tas ir atkal kaut kāds ieguldījums, un to mums nevajadzētu. Man tiešām patika mana aptauja, manu apkārt kolēģu, kā tas notiek, ka to dara biedrības, iespējams piedāvāt, protams, ja vien viņiem ir tādas telpas un viss, tad no manas puses būtu piedāvājums piedāvāt šiem cilvēkiem šo zupu ar saulītes iepirktiem produktiem, un mēs sniedzam šiem trūcīgiem un krīzes situācijā nonākušiem, un protams, jā, tie ir budžeta līdzekļi, un tas ir mans, bet, protams, es neatmetu arī iespēju, ka tiek veikta aptauja, meklējot kādu biedrību, kas mums var to piedāvāt. Protams, es negribu iziet vieglāko ceļu, bet es runāju par šā brīža situāciju. Jā, Ilze, kolēģi, lūdzu, kādi ir pārējiem viedokļi, domas par zupas virtuvi? Savulaik iepriekšējais ilgadējais sociālās komitejas priekšnieks teica, ka tas ir restorāns vietēja mēroga, bet nu labi. Katrā ziņā, ja manas domas, un tad visiem es tomēr domāju, ka nē, visiem nevajadzētu dot, un tomēr pie šiem trūcīgiem un krīzē nonākušiem cilvēkiem tad arī viņiem palīdzēt. Ja nākotnē var gadīties, ka kāda organizācija savā ziņā to veids kā labdarības funkciju, un pašvaldība piedalās ar kaut kādu savu līdzdalību, mēs šo jautājumu, protams, varam izskatīt, bet šodien es teiktu, kad, kā Ilze arī tikko minēja, iet šo ceļu. Kad dot tikai šai kategorijai, šiem diviem nosauktajiem. Kolēģi, kādi ir jūsu domas? Jā, lūdzu. Aigars grib teikt kaut ko. Es pilnīgi piekrītu tavam viedoklim, kad paplašināt šo zupas virtuves potenciālo klientu skaitu. Nezinu, vai vajadzētu, vai nu mēs atsakamies no sava sarkanā krusta pakām un dodam to, ko mēs varam iedot, bet arī sadarbībā ar biedrību tad nodefinēt tās kategorijas, kuras mēs apmaksājam biedrībai un pārējās aktivitātes, lai paliek biedrības ziņā, jo ja mums nav ierobežojumu, man absolūti nekam mēs agri vai vēlu nonāksim konflikta situācijā, jo es domāju, ka cilvēkiem, kas šeit ir senāki, konkrēti ar Madonas zupas virtuvi saistībā, mums ir pietiekami daudz piemēru, kur nekaunīgāks cilvēks jau tagad nāk ar 4 katliņiem un mēs īsti nezinām, kā viņam atteikt. Un ja šis personu loks vispār nebūs reglamentēts, es esmu pilnīgi pārliecināts, ka mēs nonāksim tādā situācijā, kad nespēsim apmierināt šo pieprasījumu. Jā, paldies, Aigar. Sapratām domu arī tavu. Kā vēl kāds vēlās izteikties, kā sociālam dienestam turpināt šo kursu? Laikam jau neviens kardināls iebildumus neceļ par domām, ko mēs arī paudām. Tad es domāju, ka Ilzi, tas uzdevums tev un Zikrīdam visticamāk ir nodrošināt trūcīgajiem un krīzē esošajiem cilvēkiem šo zupas pieejamību. Neizmantojot šīs pārtikas pakas, kas mums neuzliek tad par pienākumu dot bez šī, teiksim, kritērijiem, kas ierobežotu. Jā. Laikam arī mēs esam tad daudz maz viensprāts arī par šo jautājumu. Ilzi, sapratim aptuveni nostāju. Es sapratu savu nostāju, jo man jau šobrīd pat arī tādas ļoti lielas iespējas nav. Vai nu mēs ņemam pakas, kā ņēmām, un dodam visiem bez ierobežojumu, kas ir liela gara gumija un nezināma, vai nu mēs neņemam šīs pārtikas pakas un Zaulīte pērk šo te un gatavojam tikai zupu. Protams, man ir jāiet, un es arī iešu tajā laikā, kad tiek zupa izdalīta. Protams, šie iedzīvotāji par to tiks informēti, jo
Protams, vēl ar Daigu jāvienojas, vai tiešām tā būs tikai zupa un kā tas ir, ja kaut ko kādreiz drusku sagatavo vairāk, varbūt nevajag, bet tad es jūs noteikti par to visu informēšu, kāda man būs saruna ar Daigu un visu pārējo. Jā, paldies, Ilze. Nē, es vēl gribēju papildināt noteikti, ja mēs šādu ceļu ejam, tad mums noteikti jārunā ar Daigu, jo jāsaprot, vai tiešām par tiem finanšu līdzekļiem, ko viņi tagad piemaksā pie esošā ēdiena gatavošanas pietiek, lai mums nebūtu tur kaut ko vairāk, lai tā zupa būtu arī, nebūtu ūdens tikai, ja? Jo dabītās pakas jau kaut ko tomēr deva, piekam daudz, ja? Tā kā jebkurā gadījumā mēs noteikti, ja, Ilze, tātad ar Daigu izrunāsimies, kādas izskatās, lai šo te kvalitatīvu zupu iedot cilvēkiem. Nu jā, lai nebūtu tās bažas, tiešām man jau ir 3 ēdināšanas dienas, kur tika gatavota zupa tikai pa saulītes produktiem, un tad bija rasoļņiku zupa ar gaļu un maize, un šī zupa izmaksāja viena porcija 0,82 centi, svaiga kāposta zupa ar gaļu un krējumu un maizīte 0,61 centu vienas zupas porcija, un svaiga dārzeņu zupa ar maizīti klāt viņa izmaksāja 0,84 centi viena porcija. Tas ir šādas 3 ēdināšanas kartes man ir uz galda, ko iedeva Saulītē, kad es pie viņiem biju, kad tikai ar saulītes produktiem. Pat tā kā iedod zupu, tad noteikti es iekļaušos un varēs, bet, protams, lielākais jau saruna būs ar klientiem. Jo, jā. Bet tas ir mans uzdevums. Jā, Ilze, skaidrs, ka tas ir tavs un zināmā mērā jau skaidrs, ka, ja mēs sabiedrību esam pieredzinājuši pie dažādiem labumiem, atkāpties vai nekādu solīt atpakaļ jau ir sarežģīti, bet arī, pilnīgā sociālismā mēs visticamāk tuvākajā laikā nedzīvosim un arī tādu iespēju mums nebūs. Tā kā katram pašam jau tomēr iespēja robežās ir arī par sevi jāparūpējas. Un, ja pašvaldība nāk ar šādu piedāvājumu, es domāju, ka tas ir labākā nekas. Nu jā, skatoties, pieņemsim šos varakļānus, ja mēs dodam katru dienu, tad viņi dod mēnesī 12 dienas, jā, un viņi dod gan zupu, gan putru. Nu, pieņemsim, X klients aiziet, viņam ir 3 ģimenes locekļi, tad viņi saņem gan zupu, gan putru un uz katru šo. Bet šobrīd es runāju par šiem trūcīgiem un krīzes situācijām. Tur ir šādi vidēji šobrīd, kas ir tā kā, kādas ir atskaitas, ko man sūta šī biedrība, ir vidēji 20 cilvēki, kuri mēnesī 12 dienas saņem šādu atbalstu. Madonā ir katru dienu. Madonā ir katru dienu. Izņemot sestdienu, svētdienu, jā. Bet šie cilvēki jau pamatā tad ir novada cilvēki vai viņi ir Madonas tieši pilsētas iedzīvotāji? Ir arī cilvēki, kuri atbrauc no, kas ir tuvākos, kas ir tā pieguļošais teritorijā, tad, protams, atbrauc arī, jā. Labi, es domāju, mēs esam gana diskutējuši un to nostāju, es domāju, vismaz politisko mēs tā kā Ilze sadzirdēja, kad pie tā mēs arī pieturēsimies. Situācija ir tāda, kāda viņa ir, un protams, neliec kādam brīvprātīgi, kādai organizācijai iesaistīties, ja ir kāds piedāvājums no kādiem, kas tiešām labdarības veidā grib atbalstīt šos cilvēkus, nav nekādu iebildumu, es domāju, pašvaldībai. Mēs varam izskatīt kādu sadarbības modeli un virzīties plašāk arī šajā. Labi, kolēģi, es domāju, ka esam šodien pastrādājuši raženi un teikšu paldies. Tad uz tikšanos nākamajās sēdēs. Paldies, uz redzēšanos. Paldies, uz redzēšanos. Redzēšanos.